Zemē bija bats, un Ābrams gāja uz Ēģipti, lai apmestos tur, jo zemē bija stiprs bats. Un kad viņš taisījās ieiet Ēģiptē, viņš teica savai sievai Sārajai: redzies, zinu, ka tu sieva, esi skaista no skata. Kad eģiptieši tevi redzēs, tie teiks: tā ir viņa sieva. Mani tie nokaus, bet tevi paturēs dzīvu. Saki, Jel, ka tu esi mana māsa, lai tevis dēļ man iziet labi, un es palieku dzīvs. Kad Ābrams ienāca Ēģiptē, un eģiptieši ieraudzīja viņa sievu, ka tā jau skaista, un viņu redzēja faraona augstmaņi, un lielīja to faraonam. Tie viņa sievu paņēma uz faraona namu. Un viņš bija labs pret Ābramu viņas dēļ, un viņam tika avis un vērši, un ēzeļi, un kalpi, un meitas, un bēzeļmātes, un kamieļi. Bet kungs sita faraonu un viņa namu ar lielām sērgām par Sāraju, Ābrama sievu. Un faraons pasauca Ābramu un teica: kas tas ir, ko tu man izdarīji? Kāpēc tu man neteici, ka viņa ir tava sieva? Kāpēc tu teici, viņa ir mana māsa, un es viņu ņēmu sev par sievu? Un tagad še tava sieva, ņem un ej. Un faraons pavēlēja saviem vīriem, un tie viņu padzina kopā ar viņa sievu un visu, kas tam bija.